Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas noskaidro melu detektors. Labdien! Šodien pievēršamies ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Viņš Krievijas radiostacijai Eho Moskvi teicis, ka Latvijas televīzijas 7. kanāls pusi satura raida krievu valodā. Еще одна, конечно, особая, скажем, часть этой политики здесь, в Латвии, мы все же укрепляем тоже общественное телевидение и радиовещание на русском языке. У нас уже давно вещает Латвийское радио 4. У нас латвийское телевидение, так называемый 7 канал, уже, скажем, наполовину вещает на русском языке. Vai ārlietu ministrs saka patiesību? LTV7 raida krievu valodā. Katru darba dienu ir ziņu izlaidumi no rīta un vakarā, kā arī detektīvu seriāls. 3 reizes nedēļā ir arī analītiskie raidījumi. Tikmēr brīvdienās krievu valodā netiek raidīts pilnīgi nekas. Darba dienās saturs krievu valodā nepārsniedz vidēji 20% LTV7 raidlaika, bet visas nedēļas garumā tie vidēji ir tikai 13%, informē LTV. Pirms gada valdība piešķīra naudu, lai televīzijā būtu raidījumi krievu valodā. Tomēr lielākā daļa satura joprojām ir latviešu valodā. Tas varētu mainīties, ja tiktu izveidots 3. kanāls Latvijas televīzijā, kas pilnībā raidītu krievu valodā un būtu alternatīva Krievijas telekanāliem. Secinājums: ārlietu ministrs kļūdās. Raidījumi krievu valodā šajā kanālā ir nedaudz vairāk kā 10. daļa – 13%. Birka, tukšas pļāpas. Sīkāku informāciju meklējiet lsm.lv, kā arī sūtiet savus faktus, kurus vēlaties pārbaudīt melu detektorā. Redakcija @lsm.lv.